Lielākā problēma ir tajā, ka mēs nemainot neko savā dzīvē, gribam labus rezultātus veselībā. Šoreiz es nosaukšu 5 kaitīgus dzērienus, kurus vajadzētu pārtraukt lietot. Pirmais – gāzēti dzērieni, enerģijas dzērieni, saldinātas sulas, kafija ar cukuru vai saldinātājiem, aromatizēts ūdens ar saldinātājiem. Visus šos dzērienus mēs aizstājam ar vienu vienīgu ūdeni, kurš vienlaicīgi ir minerāliem bagāts, strukturēt zivs un sārmains. Ja tevi tas uzrunāja, tad komentārā raksti vēlos, un es ar tevi sazināšos. Jauku tev dienu! Lielākā problēma ir tajā, ka mēs nemainot neko savā dzīvē, gribam labus rezultātus veselībā. Šoreiz es nosaukšu 5 kaitīgus dzērienus, kurus vajadzētu pārtraukt lietot. Pirmais – gāzēti dzērieni, enerģijas dzērieni, saldinātas sulas, kafija ar cukuru vai saldinātājiem, aromatizēts ūdens ar saldinātājiem. Visus šos dzērienus mēs aizstājam ar vienu vienīgu ūdeni, kurš vienlaicīgi ir minerāliem bagāts, strukturēt zivs un sārmains. Ja tevi tas uzrunāja, tad komentārā raksti vēlos, un es ar tevi sazināšos. Jauku tev dienu!